Čau, Ieva! Atceries, pagājušreiz runājām par programmēšanu un apskatījies VR brilles, bet es teicu, ka man ir kaut kas foršs priekš programmēšanas tev padomā parādīt un pademonstrēt. No, kas tad būs? Šis ir foršais robotiņš Fable. Mīlīgs. Viņš ir ar sejiņu, viņam ir programmēšanas iespējas neierobežotas. Vai viņš ir domāts mazajām klasītēm? Viņš ir domāts arī mazajām klasītēm, tāpēc, kad sejiņas, ko var mainīt, piemēram, var iepazīt emocijas, vai tur priecīgs ir, vai bēdīgs, vai jebko. Bet, principā, viņš ir labāks klasītēm no 3. līdz 12. Ko viņi konkrēti dara? Viņš ir tieši vairāk programmēšanai. Noteikti esat dzirdējuši par tādu LEGO Education programmējumiem arī dažādām lietām. Jā, laikam. Jā, šis ir priekš programmēšanas. Es pat teiktu, viņš ir labāks nekā LEGO, jo pirmkārt, viņu ir ļoti vienkārši savienot, kas skolotājiem viņš uz magnētiskajiem dažādiem un izveidot var jebko. Uz magnētiskiem savienojumiem var izveidot jebkādas ierīces, un viņas uzreiz var ķerties pie programmēšanas, kas, piemēram, skolotājiem ir ļoti svarīgi, jo ienākot klasē viņam ir 40 minūtes, un ja LEGO Education, kurš ir jāsaliek, prasīs kādus pusstundu jau salikšana, tad programmēšanai vairs neatliek laika. Protams, LEGO arī ļoti labs pulciņiem, robotikas un tā tālāk. Bet šis ir tieši domāts vairāk klases stundā, lai varētu parādīt, kā ko programmēt. Kā tieši Fable robotiņi iedarās STEM izglītībā? Šie robotiņi STEM izglītībā kopā, piemēram, viņus var savienot ar klases VR brillēm un izmantot, piemēram, bioloģijas vai anatomijas stundā. Šīs modulītes Fable ir, piemēram, kā cilvēka roka, kas ļoti labi kustās ar servomotoriņiem. Un viņš ir savienojot kopā, mēs viņu varam izmantot, piemēram, ar datora ekrānu, pieliekot tā kā roka. Un mums sanāk jau tā kā reāla cilvēka roka, ko mēs varam uzprogrammēt, un robotiņš darbosies tā kā roka. Plus programmēšana. Mūsdienās cik ļoti aktuālā programmēšanas valoda Python, kas ir šajiem robotiņiem tieši galvenā programmēšanas valoda. Viņus izmanto tehnoloģiju mācībām, fizikai, pat vēsturei var taisīt fosīlijas, piemēram. Viņš mākslai viņu ieprogrammē, lai viņš uzzīmē, piemēram, zīmējumu. Plus šiem robotiņiem ir sensoriņi. Krāsu sensors, attāluma sensors un kustību sensors. Līdz ar to viņš ļoti daudzām lietām var izmantot. Plus mēs esam arī sagatavojuši latviešu valodā jau skolotājiem mācību materiālus, kur skolotājiem vienkārši ir jāpaņem mācību materiāls, un viņam jau ir viss gatavs. Viņš paņem un var parādīt, mācīt citu bērnus, kā ko izdarīt un kur izmantot. Jāni, kā es saprotu, tā vairāk Scratch funkcija ir domāta jaunākiem bērniem, un Pythons ir domāts vecākiem. Arī vecāki bērni mūsdienās, tā programmēšana mums jau nav tik attīstīta mūsu latviešu skolās, līdz ar to es teiktu, ka Scratch arī ir tādiem jau lielākiem. Bet jā, principā ir tā, ka Scratch versija domāta tā kā iesācējiem, lai vieglāk un saprotamāk tas viss notiktu. Un tad mēs varam pārslēgties uz sarežģītāku, uz koda versiju Python un izmantot šo versiju. Tātad šī ir Scratch versija, kuru mēs izmantojam. Un ļoti viegli mēs pārslēdzamies uz koda versiju, kur tas pats ir tikai kodā, un mēs varam rakstīt ar jau sarežģītiem kodiem Python. Jāni, paldies tev un Fable robotiņam par šodienas nodarbību. Es ceru, ka man šajā skolas gadā sagaidīs arī šādu foršu robotiņu skolā. Bet tas, protams, ir atkarīgs arī no skolām un, protams, no pašvaldībām. Jā, noteikti. Tāpēc es vienmēr pie iespējas
cenšos par skolas jaunajām tehnoloģijām noskaidrot pie pašvaldības. Tāpēc šodien es uz sarunu aicināju Siguldas pašvaldības pārstāvi Kristapu Zaļo. Labdien, Kristap! Labdien! Tuvojas jaunais mācību gads, un mēs esam vieni no tiem jauniešiem, kas ir ļoti par šo jauno moderno mācīšanās veidu. Mēs esam padzirdējuši, ka Sigulda arī ir par visu jaunu. Sakiet lūdzu, kā iet Siguldai ar šo jauno tehnoloģiju ieviešanu? Tātad, pirmkārt, esat dzirdējuši pareizi. Mēs novadā ļoti mīlam un atbalstam tehnoloģiju. Iet kā jau parasti ar daudzām lietām, kā saka, gan pa kalniem, gan pa lejām, bet vairāk gribās tomēr domāt, ka pa kalniem ir noteikti daudz tādu interesantu stāstu, par kuriem tad plašāk pajautāsiet, bet kopumā es gribētu teikt, ka mūsu skolēns ir uz tu ar tehnoloģijām, nevis uz jūs. Kāda bija jūsu galvenā motivācija ieviešot skolās šo neparasto, bet skolēniem tiešām ļoti nozīmīgo STEM mācību ceļu? Es teiktu 3 motivācijas. Pirmā motivācija jau laikam ir pats skolēns, jo visa centrā gribās vai negribās to atzīt dažiem, ir skolēns. Un ja tu zini, ka viņš grib, nu tev pretoties vai to neatbalstīt ir mazliet muļķīgi, ja neteikt pat ļoti muļķīgi. Tāpēc tas bija pirmais. Otrais, īstenībā jau mūsu digitālie materiāli un to pieejamība aicina arī paši skolotājs to darīt. Nu un trešais, es teiktu, tāds pašas jau pašvaldības redzējums par to, kādam jābūt mūsu absolventam. Līdz ar to, ja mēs gribam, lai mūsu absolvents ir darba tirgu pieprasīts, lai ir zinošs, nu nevaram vairs, teiksim tā, ļaut viņam nezināt tehnoloģijas. Vai jūs varat pateikt, cik ātrā vai neātrā laikā ir plāns ieviest absolūti visās šī novada skolās šo STEM jauno sistēmu? Jā, gribās jau teikt vakar, bet visticamāk tas būs rīt. Tas mūsu tāds, ja tāda reāla laika termiņa griezumā skatāmies, nu tad tie ir tādi 3 līdz 5 gadi, kur es ceru un domāju, ka mēs sasniegsim to, ko mums gribās. Jo ejam pa pakāpeniskiem soļiem, piesim nākamajā jau mācību gadā uzsākot, mēs piedāvāsim bezmaksas interešu izglītību saistīt ar programmēšanu, tehnoloģijām un visu šo, bet pakāpeniski mēs gribam izveidot arī tehnoloģiju centru, kas ir tāda meka, jeb vieta, kur tad visu par tehnoloģijām var uzzināt un attiecīgi arī skolēni doties uz šo centru, mācīties, rakt dziļumā, saprast un radīt visticamāk arī kaut ko jaunu, ļoti interesantu mums visiem. Vai jūs varat lūdzu minēt kādu piemēru jau no kādām Siguldas skolām, kur jau šī sistēma sāk attīstīties? Jā, noteikti ir vairāk, ko var minēt. Viens, kas man liekas ir ļoti interesants, kas ir interešu atkal izglītībā, bet es pirms tam mazliet par viņu runāju. Mums īstenībā ir tāds tehnoloģija pulciņš, kurš uzvarēja kosmonautikas konkursā, izsitot Amerikas, Ķīnas tur un tam līdzīgas. Mēs mazie latvieši. Jā, mēs neesam nemaz tik mazi, kad gribam un daram. Tas, man liekas, ir tāds lepnums, tas tāds ļoti praktisks. Bet, ja jau skatāmies par mācību procesu, tad īstenībā mūsu skolās lielā daļā jau šī datorika, ko pieņemsim jaunais standarts paredzēja, mums tas īstenībā jau notika pirms tam, kad kā fakultatīvi mūsu bērni jau mācījās un īstenībā jau tāda programmēšanas valoda. Tas ir tāds, varbūt viņa nav tik interesanta no stāsta puses, kā uzvarēt citas lielvalstis, bet no tādas saturiskās puses mēs esam daudz strādājuši, lai saturā būtu šī programmēšana un datorika skolēniem.